Labdien, mani sauc Elvis Laganovskis, es mocos Vorkavas pamatškolas 9. klasī un darbojos folkloras kulpā Volūdzeita. Stostnieku konkursā pīsadala jau 9 gadus, un pa šim 9 gadim es īsamocējis vairokas pasakas. Bet munus meiļokos ir latvīšu tautas pasakas. Dēļ to izstostiešu latvīšu tautas pasaku vai taisneiba. Reiz dzeivaus kods bogots vērs, jam bejus cīši skaista meita. Kod pīgojas laiks precībam, bogotnīgs sacies. Savu meitu par sīvu dušu tikai tam, kurš vismaz tik pot bogots cik es. To meita kodu laiku pie precinīka nav tikus. Kodu dīnu pasarodīja kods maneigs tāva dāls, kurš nūpierka lielu karīti, skaistus zirgus i gudru kučīri, i izdūmava, ka brauks da bogotnīkam. Pa ceļam prasies kučīram. Tu prūti labi malot. Oi, nu tu, nu gan nā, bet tavu sacāto es prašu ļoti labi apstiprinot. Nu tad braucam. Piec koda laika obi divi nonākuši pils pogolmā. Tāva dāls izkops no karītis i breinījis i skaisto pili. No pils izgojis bogotnīgs i prasies. Nu, ko tu tur breinojīs? Nu, pie manis ir savaidokas mojas. Man pašam ir toda pils, kurai augstovā engeli dzīt. Bogotnīgs tu zārdādams prasies. A kur tu brauci? Ai, nu man vēl tols ceļš prīkšā. Nu pagaidi, muna meita ir sataisījusi cīšu labu launagu. Ajam paies. Tāva dāls bejs ar mīru. Pa to laiku bogotnīgs aizīda kučīram i prosa. Vai te ir taisnība, ka tavam kungam pils augstovā engeli dzīt? Nu, savam ausam es to nāsu dzirdējis, jo nāsu augstovā bejs. Bet vienu dienu viss te bija uzkopusis pils jumta i lasīja zvaigznis. Bogotnīgs tu dzārdādams aizgojis atpakaļ da tāva dālam i prasies. Nu, pastost, kur tu brauci? Es braucu preceibos. Ak, preceibos? Nu, dreiz jau būs valsts palicit un nakti pie maja. Tāva dāls bejs ar mīru. Piec launaga bogotnīgs vec tāva dālu da dorzam pasaviert kopustus i prasies. Kaidi pi teva ir kopusti? Nu, man ir taidi kopusti, ka zam vīnas golvis var pasasliept 10 da 12 cilvēku. Bogotnīgs tu dzārdādams otkol aizgojis da kučīram noskaidrot par kopustim. Kučīrs atbildēs. Nu, šogad es dorzā nāsu bejs, bet pagojušgad, kad beja lielo vātra, škiuņam nocēla jumtu. A mēs paēmam vīnu kopusta lopu i uzlikam jaunu jumtu. Ko? Vai taisnība? Nu jā, pie mūsim tas nav nekas jauns. Pēc tam bogotnīgs aizgojis da tāva dālam i vec šūda sīrneicai. Prasies, kai pi tevis pagatavoj sīrus? Nu, pie manis sīrus min ar zirgim. Bogotnīgs trešo raizi aizīt da kučīram i prosa. Vai te ir taisnība? Nu, mani pie taida darba najam, bet pagojuši nedaļ braucam da mežam piec molkis i pusdīnu laikā paēmam vīnu sīru i sokam cerst ar cīrim i izcertam kumeļu. Nu, bogotnīgs bija dzirdējis pītīkami, aizgojis da tāva dālam i socis tik runāt par precībam, cīšu līlie savu meitu. Tāva dāls nosaklausīja i sacīja. Nu, kas tam mani taidu jēmis? A kas tevi najams, muna meita? Jā, tava meita. Nu, pagaid, es jai pastiešu, lai gatavojās. Reit taisiesim kozas, a pareit laulosimies. Tāva dāls tu dzārdādams pasaucis pie seva kučīri i klusam sacies. Nu, mums viss ir izadevs, bet kamēr mēs šeit kozojam, tev ir jāizbrauc da sātai, nu dieļam jāuztaisa liels turnis. Kod mēs ar sīvu stāvu brauksim da sātai, tu šo turni aizdedzinam, i jis man prasies. Kas tur dak? Es jam atbildēšu. Ai, koda nelaime? Muna pils ir nūdagus ar visiem sīrim i kopustim. Bogotnīgs kodu laiku pādovs, a vēlok īsasaucis. Ak, znūteņ, vai ta man naudas maz? Jem, cik tev vajag, i uzceļ jaunu. Paldies, ka klausījotīs.